Bumbas jau pie sirds. Sveicināti! Čau! Te Jurģis. Čau! Te Rudolfs un Jurģis. Atcerieties, ka es teicu, tiekamies martā. Tiekamies martā. Mēs esam martā tagad. Tad bijām pie mūsu draugiem Komanda LV, Dunas ielā 7, pakaļ mūsu jaunajām, skaistajām, joprojām dzeltenajām formām. Tu esi vienkārši kamera woman at this point. Tu vairs neesi cilvēks. Reklāmas pauze. Sveiki! Jums vajag kvalitatīvas futbola formas? Vai kādam citam sporta veidam? Nākam pie mūsu draugiem Komanda.lv. Sagādās ļoti kvalitatīvas, apjomīgas, skaistas formas. Tepat Dunas ielā 7. Nākamā ciemos. Atpakaļ reportāžā no Dunas ielas 7. Apjomīgas, tas tā kā sanāk, ka viņas ir lielas. Es nezinu, ko es tikko pateicu. Apjomīgi daudz formas, nevis formas ir apjomīgas. Es pārteicos. Tas, kur ir mūsu vārdsargs, kurš... Čau. Kurš pakaļ formām? Pakaļ formām un Es teikšu tā, ka viņi stāv tur un viņš ir. Ja? Es esmu laimīgs. Jaunas modifikācijas, skaistā fontā kopā par tedīšiem, jauns logo, spunču pagaidām nekas nav, bet stay tuned. Kāpēc nestrādājam ko? Šis ir Aleks. Viņš tikko gan kaut ko apgāza. Tedīšu basketbols. Sveiki visiem. Var redzēt, ka tedīšu futbols. Kādas ir ekspektācijas uz basketbolu sezonu šogad? Getiņā tiešām būs superfināls. Nu, tā kā... Es ļoti ceru. 100%. Tad spēlēsim entuziātu basketbolu līgā, jā. Un jā, pirmo reizi mēs kā komanda salasījāmies, atbraucām uz Patversmi. Labās mājas, pabijām ar sunīšiem, Homeru, Loru un Šerifu, a.k.a. Jerry, kā adītājs viņu nosauc. Es kādam patīku. Ja man būtu šāds kaķis, es viņu sauktu par mazo Tedi. Homer, Lore, Baila. Homer! Jā, Homer! Jā! Oh my god. Es kā Alberts nometu. 50 eiro. Es tieši šeit 11 eiro. Labai pa mārci. Un mēs visi kopīgi salasījām 100 eiro. Tu esi suns? Jā. Wow. Un jā, tad pienāca pirmā pārbaudas spēle, kas nav pret Tedīšiem, pret Jules Verni, 3. līgas komandu. Kas? Mums ir paper planes ir in. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my nose. Mēs kavēsim 1 minūti. Mēs kavēsim vairāk nekā 1 minūti. Ko tu gribi no manis? Ja mēs izkustēsimies no vietas. Viņš izrādās vienkārši nebija iedarbināts kaut kādā veidā. Iedomājies? Kādas ir tavas pirmsspēles sajūtas? Būs ļoti jautri. Es nevaru sagaidīt atkal spēlēt futbola draugiem, pret ne saviem draugiem. Parasti man ir stresiņš, bet šoreiz īstenībā šoreiz es spēlēju. Šodien jāizstāru, tāpēc. Tas ir tavs predictions, tu iestīs vārdus šodien, Es ja? šodien iestīšu vārdus. Labi. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Mēs pret viņiem spēlējām jau pagājuši gadu. Uzvarējām 5-4. Solījās būt ļoti interesanta spēle. Un tā arī bija. Bet jā, galā zaudējām 1-4. Dabūjām, tā teikt, iespēlēt jauno taktiku ar jauniem spēlētājiem. Es teiktu, nebija slikti. Nebija arī spīdoši, bet nu... Aleksi, nemūc no bumba! Mainat malas, runājat! Es pats vairāk runāju nekā viņi. Dabu kaut! Dabu! Man jau godīgi nav ko vairāk teikt.
Un tad jau nedēļu vēlāk bija mūsu otrā pārbaudas spēle pret Traktoru, arī 3. līgas komanda, ar kuriem mēs arī pagājušajā gadā spēlējām. Zaudējām 1-4. Šoreiz nav footage spēle, vadījām apmēram 70 minūtes, ielaidām 3 golus. Diemžēl mūsu paņēmas pieredzi. Un plus Emīls, mūsu pagājušā sezonas bombardieris, bija vārtos. Ļoti žēl, ka nav footage ar to, bet viņš dabūja MVP. Ar prieku paziņoju, ka mums ir jauna sadarbības partneri Avota Ezīts Miglā. Tātad šodien mēs esam Avota Ezīts Miglā. Atnācām pakaļ dāvanu kartītēm. Šeit mēs pavadīsim gan jau ļoti daudz vakarus pēc spēlēm. Tāds prieks, ka mēs esam sadarbībā ar tieši šo Ezīti. Ir 3 iemesli. Pirmkārt, ļoti izdevīga, mierīga lokācija. Otrkārt, te ir tā kā stūrīts priekš bērnu. Treškārt, te ir bierpongs, bingo un galda spēļu vakari. Diezgan regulāri. Ja jūs gribat sakot līdzi, piesakojiet Instagramā un Facebookā Avota Ezīts Miglā. Mūsu tagad sponsora Ezīts Miglā, mēs varam aplaudēt par to. Jā. Ko tieši? Tas ļoti labs jautājums. Abas spēles MVP būs 20 eiro dāvana karte, un pēc spēlēm mums arī būs iespēja iet pie viņiem, tā teikt, pasēdēt. Čau! Kā tu iztērētu 20 eiro Ezīts Miglā, ja tu būtu spēles MVP? Bezalkoholiskais aliņš un frī ķertli. Pirms kārtīgi pārēstu, un tad atšķirībā kura diena un ar ko kopā ir? Es 100% paņemtu to krispī vistas burgeru. Okay, labi. Bomba. Tagad nemelo. Nu, anāliņš, loģiski, bet krispī burgers būtu pirmais. Rudolf, kā tu iztērētu 20 eiro Ezīti? Aizvest vai nu tevi uz pusdienām, vai nu savu draudzini. Labāk uzvestos, tas dabūtu pusdienas. Taču ne Rudolfam, es Rudolfu izmest ārā nezīšu. Sēdēs savu draudu vai visu komandu uz vienu lielu aliņu. Ezīti, gan jau pārēst garšīgi. Ko tu ēst, ja tu pirmo reizi? Ko tu iztērētu? Kā tu iztērētu? Es ēstu netīros frī, vismaz kādus 4 salus. Vienu manu, Un tā tu arī tev? un vienu manu. 4 aliņi. Varbūt 3. Rudolf uztais kūleni. Ja tu būtu dzīvnieks, kāds tu būtu? Sliņķis. Tu vari tā kā attēlot sliņķi. Pasties man laukumā. Zūd kaķis. Tu vari attēlot kaķi. Mājaitais. Kārli, ja tu būtu dzīvnieks. Mierīgs dzīvnieks. Mierīgs? Jā. Koala? Tu vari attēlot koalu? Es nevaru attēlot kolu. Vai tu vari attēlot kolu? Sveiki, man sauc Kārlis. Tas bija labs, ne? Rudolf, es vispār tajā. Mario. Ja tu būtu dzīvnieks, kāds tu būtu? Žirafa. Tu vari attēlot žirafi? Susars. Vista. Kāpēc tu būtu vista? Tu vienkārši čilo, sēdi uz savas laktas. Kaut kādam, kam grūti skriet. Rakstam komentāros, ja jūs tikāši tik tālu, kāds Tomiņš ir dzīvnieks. Tā kā paskaties Tomiņu tagad un paskat, kāds viņš ir dzīvnieks. Ja tu būtu dzīvnieks, kāds tu būtu? Kapibara. Attēlot kapibaru. Attēlot? Nevar. Labi. Paprasi man attēlot kapibaru. Attēlos kapibaru. Čau, man sauc Salvis. Viņš saikulo joks. Smieklīgi. Saikulo joks. Orangutāns. Man teica, ka viņi baigi čaklē. Ja tu būtu kāds dzīvnieks, kurš tu būtu? Lauva. Tu vari spēlus? Jā. Delfīns. Tu vari attēlot delfīnu? Ko tu velcies man līdzi? Ja tu būtu dzīvnieks. Zilonis. Okay, mēs... Alberts. Es to apdomāju. Ja tu būtu dzīvnieks, Es kas tu būtu būtu? zivs. Tas bija taktiski. Paldies par rubriku, kāds dzīvnieks tu būsi. Tu vari iet prom. Kā jau futbolisti dara, mēs trenējāmies joprojām. Bet jūs pamanījāt, Rudolfam ir jauna frizūra. Un zini, kas vēl jauns? Tēdīši jaunās formas. Pasies, kā visi lēkā. Šoj pa zvaigznēm sīts manas lods. Muti nevaru aizvērt pārāk ilgpusēji. No pienākusi mana kara. Pateikšu visu, ko gribu, pirms saku gala vārdu. Zinu, ka esmu vēl lejā, bet mani kara plāns. Un drīz spēlējuši pārtika karavāns. Katrs šai pasaulē dabūt 1,3. Taču patiesībā dabūšu to 1,000,000 pirmais. Pie manis idioti izgais, daru to, lai ēst varu. Reizi redzu silu
Kona vīrs manis daru to jau zinu savu cenu. 2 pavasari, tagad es seju P1 cēliens. 2 tikko gaita ar sēpties, tagad daru pilnīgi visu, ko nevarēju ciest, tas ir baudām. Es prosta biju pa vai, tagad lidoju salu, man ir ikaras pārdus, krīt, izbaru sirtus, galdu, izbaru sālu. Esam savas sirds miera diversanti. Tā kā liekas, footage var izmantot tā kā, lai apsūdzētu, nezinu, kad tiesnes. Čaļi saņēmās, bija fiziska spēle beidzot. Es teiktu, 80 minūtes no spēles mēs dominējām. Pretinieki visu, ko darīja, bija vienkārši no aizsardzības cēla tālās bumbas uz priekšu. Protams, tur varētu piesieties par visādiem knifiem, tur tiesnesim, tur arī pāris spēlētājiem. Šautauts mūsu video komandai par footage. Mēs pierādīsim. Sākām saspēlēties vairāk, pieradām pie komandas biedriem, pie jaunajām taktikām. Beigās uzstām pendelītes pa draudzīgo tā. Šautauts mūsu, var teikt, abiem straikeriem, kuri vārtrāmī nevar trāpīt īsti. Straikeriem jāpiestrādā pie sitienu vārtrāmī. Alberts, tev. Nu neko. Trenējamies, spēlējamies, braucam uz spēlēm. Oi, jā, redzēju, ka pēc soliņa pagājušajā gadā labākais vārtu guvējs bija šogad labākais beņķu testētājs. Mēs esam šeit ieradušies uz Hansa stadionu. Paskatāmies pa labi, skatāmies pa labi. Tur ir ne vēl tālāk, tur ir ēka, stikla ēka. Tomēr pierasta lieta, ka ir 2 bumbas sev pie sirds. Nu, ne pie sirds, nu labi. Mīļākā suņa šķirne. Rīta bulda. Kā viņš rej? Viņš nerē, viņš rūkšķi. Parukšķi. Skaties augšā, tur Pitagors nokrīt lejā, viņš sastās. Uz Pitagors nokrīt, kur viņš palika, ja tad tagad spēlē. Nu, noteikti, ka ne šeit, jo mēs viņu neredzam. Nē, nu varbūt ieslēgs gaismas un mēs viņu ieraudzīsim. Var ieslēgt. Tur skatāmies, tur notiek, es ķeru bumbu, jo man patīk ķert bumbu. Bīdam tālāk darba holiķu klubiņš, vai kā viņi tur sauc. Zināt, kad sasēžās aplī un tad, man tur dzīvē grūti, jo man pelmeni neizsep līdz galam, man bija slikti. To viņš pēta apkārt. Viņš ir tā kā, zināt, zivs ūdenī. Viņa tur peld un meklē visu to labību. Šeit ir, tā teikt, VIP, šeit 12 kungi, kas sēž pie galda. Tā dieva galda. Šādi mums visās Rīga un Hansa vidusskola un Hanzā ir viss, kas ir Fantā un Spraitā. Nē, es redzēju to 3 rokas. Kur ir cimdi? Tu gribi kaut kādu meningītu saslimt? Spiežam subscribe un like. Tiekamies aprīlī.